Čau, čau visiem! Te atkal Dāvids Gleške, un šoreiz gribu paturpināt to, ko iesāku manā iepriekšējā lielajā video ar nosaukumu Mana otrā atgriešanās. Un, ja vēl neesat kāds redzējis, tad iesaku to noskatīties. Tur es padalos par to, ko Dievs darīs pēdējo gadu laikā pie manas sirds un kādā sezonā šobrīd atrodos. Viena no lietām, ko es aizskāru, vai tādām dogmām vai doktrīnām, ko es aizskāru tajā video, bija arī par dziedināšanu, kas saistīts ar labklājības evaņģēliju. Un tā ir ideja vai doma vai dogma, ka Dievs ir garantējis visiem fizisku veselību, ja vien mums ir ticība un mēs nedzīvojam grēkā. Mums ir stipra ticība un nedzīvojam grēkā. Un jā, es šajos nākamajos video, tādos lielajos video, es domāju, palēnām pieskarties kādām no šīm tēmām, kuras skāru tā viegli šajā atgriešanās video. Un palīdzēt varbūt un parādīt uz kādām rakstvietām, kuras vērts ņemt vērā, lai mācītos par šīm tēmām domāt bibliski. Un, protams, ka arī man atziņa nav pilnīga. Es domāju, ka ir daudz dievu vīri, kur par šo varētu runāt daudz pamatīgāk un nopietnāk un dziļāk. Un tomēr tā kā par šo es esmu sācis runāt, un arī man kalpošana ir vēl aizvien publiska un bija publiska citādākā formātā gan, tad gribu, lai jūs redzat šo procesu, lai jūs saskarties arī šiem argumentiem un rakstuvietām un tās izvērtējat. Un tāpēc visu, ko es teikšu, centīšos pamatot rakstos, un arī iedrošinu jūs, ja gadījumā tu ļoti stipri pieķēries kādām no šīm mācībām un tu negribi, lai kāds apšauba, lai izaicina tavu domāšanu, ja pat tas ir pēc Dieva vārda, tad lūdzu neskaties tālāk. Bet ja tu nebaidies tikt izaicināts, ja tu nebaidies pacelt kāds no šiem akmeņiem, uz kuriem varbūt tu stipri balstījies un saprast, ka varbūt, ka tur ir kādas novirs, tur ir ķecerīga mācība, maldu mācības, kad mēs liekam Dieva vārdam teikt to, ko tas patiesībā nesaka, un Dievam apsolīt to vai darīt to, ko viņš nav apsolījis, tad ir vērts ieklausīties, un es ticu, ka kādiem varbūt šis radīs vairāk jautājumu nekā atbilžu, un tas arī ir labi. Ir labi, kad ir jautājumi, un ka mēs skrienam pie rakstiem, ka mēs dzenamies pie Dieva, meklējam viņu lūgšanā, lai saprast, lai izprast un dzīvot patiesībā, un kādiem varbūt tas atbildēs uz kādiem jautājumiem, kas varbūt jums jau kādu laiku ir sirdī. Jā, un tātad šajā video gribu tieši pieskarties un parunāt bibliski par dziedināšanu, atzīstot, ka atkal mana atziņa ir nepilnīga, un tomēr gribu dalīties ar to, ko es esmu sapratis un ieraudzījis. Jautājums ir, vai tiešām Dievs garantē šo dziedināšanu, un vai vienīgā atslēga vai tie soļi, kas ir nepieciešami, ir, lai mums būtu stipra ticība un lai mēs nedzīvotu grēkā. Te jau uzreiz varētu iebilst un teikt, ka ticība pati par sevi nav nekas stiprs un nav stipra, jo tā varētu teikt, ka ticība ir vāja. Patiesībā, Jēzus teica, jums būs ticība kā sinepju graudiņš, kas ir kaut kas pavisam mazs un niecīgs, tad jūs varēsiet teikt kalniem un tie jums paklausīs. Tāda ticība nav nekas liels un dišs vai stiprs, tā ir vienkārši paļāvība uz Kristu. Un ticības mērķis un objekts ir Dievs, ir viņa vārds, ir Kristus un viņa paveiktais darbs, un nevis kādas lietas, par kurām mēs ļoti gribam vai ticam. Par tām Dievs gādā, un uz tām Dievs arī mūs var vest un vadīt, bet mūsu ticības mērķis un objekts ir Kristus Jēzus un viņa paveiktais darbs pie krusta, un nevis tās lietas, kuras mēs tik ļoti vēlamies. Bet, lai apgāstu šo ideju, ka ticība un bezgrēcība ir vienīgais, kas vajadzīgs, lai mēs varētu būt un dzīvot pilnīgā veselībā, mēs apskatīsim kāds raksturvietas. Jo Jāņa evaņģēlijā mums ir viss, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu iegūt šo pārliecību, ka tas nav tas, ko Bībele māca. Jāņa evaņģēlijā 9. nodaļā mēs redzam, ka ir šis vīrs, kurš ir neredzīgs no dzimšanas, un mācekļi pieved viņu pie Jēzus un prasa, kāpēc viņš tāds ir piedzimis? Vai viņš ir grēkojis, vai viņa vecāki ir grēkojuši? Un, protams, jā, Bībele saka, visi ir grēkojuši, un ja kāds saka, ka viņš nav grēkojis, vai ka viņš negrēko, tad viņš dara Dievu par meli. Tātad gan viņš, gan viņa vecāki bija grēkojuši, bet paskatieties, kā Jēzus viņiem atbild, tas ir Jāņa 9.3. Jēzus viņiem atbild, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Mēs saprotam, viņi bija grēkojuši, bet Jēzus saka, ka šis nav noticis tamdēļ, ka kāds tur būtu grēkojis. Bet šis cilvēks piedzima neredzīgs, un līdz šai dienai viņš bija paciests ciešanām, daudz izaicinājumiem, ar kuriem citi cilvēki varbūt nesaskārās, lai viņā parādītos Dieva darbi un Dieva varenība. Interesanti.
Jāņa evaņģēlī 5. nodaļā mēs lasām par Betas dīķi, un tur 3. pantā ir rakstīts, ka liels pulks slimnieku tur atradās. Tur bija liels pulks ar slimniekiem, akli, tīzli, izkaltuši, un tie visi gaidīja uz ūdens sakustēšanos. Un tur bija viens no tiem bija tāds, kam bija 38 gadi, viņš gulēja, viņš bija nevesels. Kāpēc Jēzus piegāja tieši pie viņa? Vai kāds var atbildēt? Tamdēļ, ka viņam bija ticība, tamdēļ, ka viņa draugi bija par viņu lūguši, viņam nebija draugi, kas viņam palīdzētu. Viņš to Jēzum ļoti atklāti pasaka. Un tad, kad Jēzus viņam prasa, vai tu gribi kļūt vesels, viņam ir 0 ticības. Ja varētu būt nevis 0, bet mīnusā, viņam ir mīnusā ticības. Un viņš Jēzum sāk stāstīt, ka viņam nav neviens, kas viņam var palīdzēt ielikt tajā dīķī, kad eņģeļi sakustina šos ūdeņus, lai viņš tiktu vesels. Bet neraugoties uz viņa neticību, Jēzus bija izlēms viņu dziedināt. Viņu starp visu šo pulku. Viņš piegāja pie šī viena. Un viņš tam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels, un viņš paņēma savu gultu un sāka staigāt. Un tad 13. pantā mēs lasām, bet izdziedinātais nezināja, kas tas bijis, kas viņu dziedināja, jo Jēzus bija nozudis pūlī. Izdziedinātājiem nebija ticības, viņš pat nezināja, kas Jēzus ir. Viņš nezināja, kas uz viņu runā. Dievs vienkārši parādīja savu varnību tajā vietā, un Jēzus darīja visu to, ko viņš redzēja tēvu darām. Viņš nedziedināja visu šo pulku, bet šo vienu, un šim vienam bija 0 ticības. Jā, citos evaņģēlijas stāstos mēs redzam, ka ticībai ir liela nozīme. Jēzus teica, tev noticis pēc tavas ticības, lai tev notiek pēc tavas ticības. Bet ir citas raksturvietas, kurās mēs redzam, ka ticība nav vienīgais faktors. Ir šī dievišķā griba un dievišķais nodoms, dievišķais plāns, kurā mums ir jāpadodas un kur mums ir jāpieņem. Arī Lācera augšām celšanās notikumā kāda varbūt kādreiz uzsver, kāda tur bija liela ticība un kā Marija un Marta ticēja, bet kam viņa ticēja? Marta neticēja, ka Jēzus uzcels Lāceru no miroņiem. Viņa teica, jā, pastarā dienā droši vien, ka viņš uzcelsies. Jūdi visapkārt neticēja, Marija neticēja, Marta neticēja. Viņas gan ticēja uz to, kas Jēzus ir. Viņa ticēja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un par spīti visai šai neticībai Jēzus iet un runā uz Lāceru, kuram arī nebija ticības, viņš bija miris. Un viņš sauc Lāceru ārā, un Lācers uzceļās. Neviens tur neticēja tam, ka Jēzus to izdarīs, bet viņš to izdarīja tik un tā. Ir arī kādas grūtas raksturvietas, kuras domājot par šo ideju, ka Dievs vienmēr grib tikai visus dziedināt. It kā tas būtu pats svarīgākais Dieva nodoms. Nevis mūsu svētāpšana, nevis mūsu pestīšana un glābšana, bet tas, lai mums šeit uz dzīves vislabāk klājās. Patiesībā, kad mēs skatāmies uz vēstulēm, kā apostoli runā uz draudzēm, tad viņi bieži runā par to, ka mēs dzīvojam būdā šobrīd, ka mēs dzīvojam tālu no tā kunga, mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā. Tas nozīmē, ka ne viss tas, ko mēs gribam vai ko mēs sagaidām, tas notiek. Mēs dzīvojam ticībā, mēs paļaujamies uz viņu, lai gan neredzam, lai gan viss nenotiek tā, kā mēs sagaidām. Bet kādu dienu mēs ieiesim un mēs dzīvosim un mājosim, tie, kas patiesi piederam Kristum un ejam šo šauro ceļu, mēs mājosim tajā vietā, kur nebūs vairs nec sāpju, nec asaru, nec bēdu, nec slimību, nec katastrofu, kur būs pilnīgs miers un iepriecinājums Kristu Jēzu, un viņa godība būs mūsu gaisma, kas spīdēs pār mums. Bet ir kādas raksturvietas, kuras ir vērts vismaz apdomāt, un šodien mums nebūs laika katru to skaidrot, bet domājot par to, ka Dievs vienmēr visus tikai grib dziedināt. Tie cilvēki, acīm redzot, nekad nav īsti lasījuši nec jauno darību, nec arī veco darību. Un visdrīzāk, ka tu esi palaidis garām šīs raksturvietas. Un tādas ir vēl vairāk, bet es gribu norādīt uz 3. Pirmkārt, 2. Mūzes 4.11. Un tur Dievs cenšas iedrošināt Mūzu doties pie faraona, Ēģiptes faraona, lai viņš iet un runāt ar to un Izraēla tauta tika atlaista no verdzības. Bet Mūzes iebilst, viņš pretojas tam kungam, jo viņam bija tāda problēma ar mēles raustīšanos, ar mutes raustīšanos. Viņš nevarēja varbūt tā droši parunāt, viņš mazliet stostījās. Un paskatieties, kā Dievs viņu cenš iedrošināt, 2. Mūzes 4.11. Bet tas kungs sacīja viņam, kas cilvēkam muti devis, un tagad, kas dara mēmu vai kurlu, vai redzīgu vai aklu? Vai ne es tas kungs? Un tālāk viņš saka, es būšu ar tavu muti, un es lietošu tevi. Jesajas grāmatas 45. nodaļā 6. pantā mēs lasām, kur Dievs runā par bezdievīgu Persijas ķēniņu Kīru, kur Dievs ir izlēmis un izredzējis lietot kā pātagu, kā instrumentu, kā ieroci savā rokā. Un Dievs saka, es esmu tas kungs un cita nav neviena. Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu. Es esmu tas kungs, kas visu to dara.
kā arī teiks, bet mēs taču dzīvojam jaunajā derībā. Jā, bet mūsu Dievs jau nav tikai jaunās derības Dievs, mūsu Dievs ir nemainīgs. Tātad mums vecā derība nav atmetama, un patiesībā, tad, kad agrīnajā draudzē apustuļi sludināja Kristu un sludināja evaņģēliju, viņi lietoja veco derību un atsaucās uz to, tāpēc berojas jūdi, viņi gāja mājās un pētīja vecās derības rakstus, lai pārbaudītu, vai tas tiešām tā ir, kā Pāvils viņiem sludināja. Un Jēzus teica, viss tas, kas ir rakstīts vecā derībā, tas runā par mani, tas norāda uz mani, tāpēc neatmet veco derību. Neatmet arī to, kas tur ir rakstīts. Ieba grāmatas 2. nodaļā 10. pantā rakstīts, tad, kad Iebs tiek pārbaudīts, sākumā šis sātans skar visu, kas viņam piederēja, tad 2. reizē Dievs viņam atļauj skart arī paša Ieba ķermeni, viņa miesu, un tad Iebs saka savai sievai, ja mēs esam no Dieva labu saņēmuši, Ieba 2.10, kā tad, lai mēs arī nesaņemam ļaunu? Un tad ir rakstīts, visošais piemeklējumos Iebs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās. Viņš nerunāja lietas, kas ir nepareizas par Dievu, un viņš nerunāja lietas, kas ir nepareizas attiecībā uz skatījumu, uz to, kas notiek. Lai gan Ieba grāmatā mums ir dots ieskatīties garīgajās lietās, kas notika, par kurām Iebam nebija ne jausmas. Un tomēr viņš nenogrēkojās sekot arī šos vārdus. Un viena lieta, ko es kādreiz domāju, tas ir interesanti, ka cilvēki saka, ko tu to Ieba grāmatu? Pirmkārt, viņi ir Bībelē, tātad tai noteikti ir kaut kāda nozīme un jēga, kāpēc mums to vajadzētu lasīt un pētīt un kaut ko no tās mācīties. Bet cilvēki saka, jā, tas bija laiks, kad Iebam nebija nekādas derības ar Dievu, un tomēr Dievs jau to sargāja. Un tad mēs lasām visu veco derību, kur pārsvarā, gan mēs nekur neredzam vēlnu, mēs redzam Dievs, viņš loka ķēniņu sirdis, viņš vada karus, viņš sūta slimības, viņš soda, sit un svētī, un gan Izrēlā, gan citās tautās tur apkārtnē. Dievs īstenoja savus nodomus. Un tad atnāk Jēzus, Dieva dēls. Viņš nomirst, viņš iegūst nāves un elles atslēgas, iegūst vārdu pār visiem vārdiem. Un tad pēkšņi kāda mums grib iemācīt un teikt, ka Dievs ir pēkšņi pazaudējis pilnīgi visu varu, visu spēku, visu teikšanu. Viņš vairs neko nespēja un nevar, un tagad velns ir tas. Pēc Jēzus augšām celšanās velns tā kā būtu kļūst tagad stiprāks. Un viņš tagad visur valda, visu nosaka, un mums ir jāstāv pretīm viņam tādā veidā. Tas liekas interesanta doma, ir vērts padomāt, tā kā no kurienes šādām mācībām un izpratnē aug kājas, un kāpēc mūsdienu draudzēs ļoti bieži velns tiek ļoti slavināts. Arī dziesmās mēs tur par velnu, par dēmoniem runājam tik daudz, kur mēs zinām, ka Dievs valda pār visu, un Kristum ir pilnīga uzvara. Nu labi, kāds teiks, tu tagad runā par vecās derības lietām, uz kristiešiem tas neatiec, uz jaunās derības kristiešiem tas neatiec, bet šos esmu teicis kādreiz, ok, ja mēs pasakam šo dogmu, šo doktrīnu, ka Dievs vienmēr grib, lai visi ir veseli, īpaši, kas attiecās uz ticīgiem, uz viņu bērniem, un tā ir vienmēr Dieva griba, viņš jau visu ir izdarījis, mums vienkārši ir jātic, un mēs būsim veseli, vienmēr no visa, tad man vajag atrast vienu piemēru jaunajā derībā, kas liecinātu par pretējo, lai šī dogma pilnībā sabrūk, tā kā sērkociņa namiņš, viņš uzbūvēts, un tu izņem vienu piemēru atrod, un tas sabrūk. Un man tādi piemēri ir vairāki. Mēs arī apskatīsim, tad, kā mums vajadzētu domāt bibliski par šīm lietām, bet pagaidām vienkārši, lai mēs sabrucinātu varbūt kāds nepareizs uzskatus un domāšanas. Pirmkārt, Ananija un Safīra. Ananija un Safīra, apustuļu darbu 5. nodaļā, viņi tā kā ir daļa no draudzes, un kā arī teiks, viņi nebija kristīgi, patiesi atgriezušies, kā arī teiks, viņi vienkārši bija izmanto draudzi. Tas manā gadījumā nav būtiski, bet tur mēs redzam, kad viņi melo pret to kungu, pret svēto garu, un, kas notiek, Dievs viņus sit, un viņi ir pa galam. Viens un otrs nomirst, tad Dievs viņus nogalināja, tamdēļ, ka viņi meloja pret to kungu, un tā ir jaunā derība. Te jau mēs vairs nerunājam par veco derību. Tad apustuļu darbu 12. nodaļā, 23. pantā mēs lasām par Herodu Agripu, kur rakstīts, tūdaļ tā kunga eņģelis viņu sita, tāpēc, ka viņš nedeva Dievam godu, jo cilvēki teica, viņš runā kā Dievs, un viņš tika tārpus ēsts un nomira. Wow, tā ir jaunā derība, tas kungs, tā kunga eņģelis viņu sita. Arī apustuļu darbu 13. nodaļā mēs lasām par Elimas burvi, kur Pāvils viņam saka, redzi, tā kunga roka ir pret tevi, tu būsi akls un kādu laiku neredzēsi sauli, un pēkšņi viņš kļūst neredzīgs. Tāpat arī, kad tas kungs pieskārās saulam, tad arī ilgāk laiku viņš neredzēja, līdz tas kungs atvēra viņa acis. Un labi, kāds teiks, tas jau neatiec uz draudzi, tur runāts par cilvēkiem, kas ir ārpus draudz, kas ir pagāni, kas ir bezdievi. Tātad tu pieņem, ka attiecībā uz tiem cilvēkiem arī jaunajā derībā Dievs var viņus sist, Dievs var sūtīt slimības, jo tas tā kā tikko sanāk, ja tu tam piekrīti. Un pastīsimies uz draudzes kontekstu. 1. korintiešiem 11.30. Tur attiecībā uz vakarēdienu Pāvils saka, tādēļ jūsu, tas ir draudzes starpā, ir daudz vāju un neveselu,
un diezgan daudz ir miruši, tātad 11.30, 1. korintiešiem 11.30. Ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Mēs paši pārbaudītu un novērstos no grēka, dzīvot svētas dzīves, tad mēs netiktu sodīti vai pārmācīti, bet, sodīti. Tas tad būs velns, mums ir jāstāv pretī vēl. Tas bija velns, kas uzbruka draudzei. Nē, Pāvils to runā draudzes iekšējā kontekstā attiecībā uz to kungu un viņa draudzi. Un 32. pants. Bet sodīdams, tas kungs grib mūs pārmācīt, nevis pazudināt, nevis iznīcināt, bet pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Tāpat atklāsmes grāmatas 2. nodaļā mēs lasām 20. pantā, kur tas kungs, tas pats Jēzus, tas pats kungs, runā uz savu draudzi. Viņš saka, bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelai, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus un piekopt netiklību un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. 22. pants. Redzi, es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņu darbiem. Viņas bērnus es nonāvēšu. Un kāda saka kādreiz, paklau, Jēzus taču ir pilnīgais Dieva attēls, un tā tas ir. Bet vai tu runā tikai par to Jēzu, ko mēs redzam evaņģēlijos? Un evaņģēlija pēc būtības ir uzrakstīta, lai mēs ticētu, ka viņš ir Mesija. Evaņģēlija un šie brīnumi, kur Jēzus teica, ticiet man, ja jūs neticiet, vismaz šo darbu dēļ ticiet. Daudz no tām lietām, kas evaņģēlijos ir aprakstīts, tām ir noteikts mērķis, lai mēs ticētu, ka viņš ir Mesija, lai mēs ticētu, ka viņš ir glābējs, lai mēs ticētu, ka viņš ir kalpojušais kungs un Dievs, lai mēs ticētu uz viņu, un lai mēs varētu ieskatīties šajā valstībā, kas nāk, kas ir tā pilnība, uz kuru mēs virzamies. Vēl mēs tajā neesam iegājuši. Mēs dzīvojam būdās, mājokļos, teltīs, mēs nopūšamies gaidīdam to dienu, kad mēs mājosim viņa klātbūtnē un ieiesim šajā skatīšanā, no ticības skatīšanā. Šobrīd mēs nopūšamies. Bet vai šis Jēzus arī nav Jēzus? Vai to mums nebūtu jāņem vērā, ka Jēzus to saka draudzei? Un šeit nav runa par pastaro dienu, šeit ir runa par laiku, kad šī draudze var pieņemt šo pamācību un var atgriezties. Un Dievs saka, atgriezies, bet ja tu neatgriezīsies, tad es sitīšu ar šīm slimībām, metīšu tās viņu gultā un viņas bērnus nogalināšu. Nu, kur šai mācībai, ka viss tas mums jau ir dāvāts un ka mums tikai ir jātic par labklājību, par dziedināšanu, kur tā jau kājas, un tas noteikti ir ārpus kristīgās vides un ārpus kristīgās mācības, īpaši vēsturiskās kristīgās mācības, bet arī ārpus Bībeles, jo Bībele to nemāca. Un tā vienīgā raksturvieta, varbūt vēl dažs varētu tā bez iedzerināšanās pieliktam klāt, ir 1. Pētera 2.24. Tāpat Jesajas 53.4-5, bet ir cilvēki, kas saka, vecajā darībā tas taču nav īstais Dievs, un mums nevajag ņemt vērā to, kas vecajā darībā tiek mācīts. Kāpēc tad mēs ņemam vērā Jesajas 53.4-5, ja mēs atmetam citas vēstules vai raksturvietas, kas ir arī Jesajas grāmatā rakstīts? Un 1. Pētera 2.24 principā vienkārši citē to, kas rakstīts Jesajas 53.4-5. Bet labi, pastīsimies. 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, tātad mūsu grēkus viņš uznes pie krusta. Lai mēs grēkiem miruši, lai mēs līdz ar Kristu miruši, mēs dzīvotu taisnībai, lai mēs taptu svēti, lai mēs taisnoti taptu svēti. Un tad viņš saka, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Vai kaut kas tur iepriekš runā par mūsu fiziskām problēmām? Jā, Jesajas 53. nodaļā, tur 3. pantā ir runāts arī par sērgām, kuru varētu arī tulkot un saprast par slimībām, vai par ciešanām, vai par problēmām un tam līdzīgām lietām. Bet kādā vietā, ja nemaldos Lūkas evaņģēlijā Jēzus, kad viņš dziedināja cilvēks, viņš saka, šis ir notiek, lai jūs redzētu, kā piepildās tas, ko pravietis Jesaja ir teicis, ka viņš uzņēma mūsu sērgus uz sevi, un tas nenotika pie krusta, tas tāds interesants fakts. Bet par ko tieši runā šī jūs esat dziedināti? Vai tad, kad rakstīts dziedināt, mums vienmēr būtu tas jātiecina uz mūsu miesas dziedināšanu? Pēc mirkļa mēs ieraudzīsim un sapratīsim, ka nē, ļoti bieži, kad Bībele runā par dziedināšanu, tā runā par tautas atjaunošanu, tā runā par dvēseles dziedināšanu, runā par pestīšanu, par mūsu grēku piedošanu, par mūsu iekšējā cilvēka sakārtošanu ar Dievu. Kur, jā, tam var nākt līdz dziedināšanu, un gala beigās, jā, caur Kristus upuru dēļ mēs visi ieiesim, kas mēs ticam uz viņu un ejam pa šo šauro ceļu, mēs ieiesim šajā pilnībā, un tas būs pateicoties Kristus upuram pie krusta. Bet vai tā mums ir apsolīts šodien? 25. pantā viņš turpina, jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie savu dvēseļu gana un sarga. Un interesanti, ka viņš iepriekš runā par grēkiem, kas attiecās uz mūsu iekšējo cilvēku, uz mūsu dvēseli,
un pēc tam uzreiz nākamajā pantā pēc šī jūs esat dziedināti, viņš runā atkal par mūsu dvēseli, kas ir atgriezusies pie gana un sarga. Ir vērts padomāt, jā, vai mēs neliekam Bībelē teikt to, ko tā patiesībā nesaka, jo, dziedināt, tas ir vārds, kas obligāti runā par to, ka es tagad esmu fiziski dziedināts. Bet ir svarīgi pastīties uz kontekstu, par ko Bībele runā iepriekšējos 10 pantos, nākamajos 10 pantos, un kā tas saskan ar pārējo, kas rakstīts gan vecajā, bet, protams, arī īpaši jaunajā derībā. Bībele bieži lieto šo vārdu dziedināšana, un biežāk pat var teikt, ka tā runā tieši par šo garīgu, nevis fizisku dziedināšanu. Pastīsimies kādus piemērus. Hozejas grāmatas 6. nodaļa, 1. pants, tur rakstīt, nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasitis, un viņš arī pārsies mūsu brūces. Vai šī raksturvieta runā par vienu cilvēku, kuram ir ievainojumi, un tas kungs nāks un pārsies viņa brūces? Nē, viņš to runā tādā tautiskā līmenī, tautiskā mērogā. Tātad viņš ir saplosījis, viņš dziedinās, viņš atjaunos, viņš savedīs kopā, viņš pievērsīs mūsu ticības atkal, mūsu sirds atkal pie viņa. Viņš mūs atkal var darīt par tautu, viņš mūs atjaunos. 41. psalmā, 5. pantā rakstīts, psalmis saka, kungs, esi man žēlīgs, dziedina manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Un 4. pantā mēs lasām, ka viņš atrodas gultā un ka Dievs viņu atspirdzina. Atklāsmes grāmatas 22. nodaļā mēs lasām par šo jauno debesu, jauno zemi, jauno Jeruzālem, kurā mēs reiz mājosim, kas mēs ticam uz Kristu. Un tur rakstīts, viņas ielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks, kas sasaucās ar ēdens dārzu. Tas nesa augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, tātad katru gadu nāk par auglim. Un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Vai šis runā par to, ka arī tur mēs būsim ievainoti un Dievs mūs dziedinās caur šo koku, ka mēs ēdīsim no tā koka? Es domāju, ka tur drīzāk ir simboliska valoda, un pat šeit atkal ir runāts par tautām. Kas būs tās tautas, kur nav ne jūda, nav ne grieķa, kur notiks atjaunošana, kur notiks šī tautība, tautu strīdi un tāda atmešana, kur mēs nonāksim pie patiesas vienprātības un vienotības Kristū ticībā uz viņu. Un tā kā tas tiek attiecināts uz tautām, tad arī šo raksturvietu mēs nevaram teikt, jā, mums tur Dievs vēl aizvien mūs dziedinās, bet par ko tad šī dziedināšana tur runā? Kontekstā skatāmies. Un tagad padomāsim dažas lietas, kuras mēs pavisam noteikti varam pateikt, redzot to, ko Bībele māca. Pirmkārt jau ir tas, ka Dievs ir visu varens, un viņš spēj dziedināt, un viņš dziedina arī šodien. Es ticu tam, ka viņš dziedina, un es esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka arī manā dzīvē ir bijušas situācijas un notikumi, kuros neizskaidrojumā veidā Dievs pārdabiski ir iejaucies manā dzīvē un ir dziedinājis, ir atbrīvojis mani. Tāpat ir bijušas reizes, kad pateicoties arī ārstu darbībai, pateicoties vienkārši, imunitātei, Dievs ir strādājis pie man ķermeņa un dāvājis man veselību. Un arī tagad es varu teikt, ka es esmu vesels, cik vien es apzinos. Lai gan mums katram, protams, ir kaut kādi izaicinājumi miesā, par kuriem mums ir jāstāv ticībā, bet arī jārīkojas gudri, lai mēs būtu veseli. Dievs nekad nav zaudējis varu, viņš nekad nav zaudējis kontroli par notikumiem, viņš pār visu valdu, viņš var darīt visu, ko viņš grib. 115. psalmā 3. pantā rakstīts, mūsu Dievs ir debesīs, ko viņš grib, to visu viņš dara. Un ja viņš grib dziedināt, viņš dziedina. Patiesībā, ja mēs teiktu, ka Dievs nespēja vai ka viņš to nedara, tad mēs vienkārši laikam nezinātu vai nesaprastu to, kas Dievs ir, jo Dievs ir pāri visam un viņš dara to, ko viņš vēlas. Ebrejiem 13:8 rakstīts, Jēzus Kristus vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Un jā, tāpat kā evaņģēlijos mēs lasām, ka bija cilvēki, kurus Dievs dziedināja, kurus Jēzus dziedināja, un ir vietas, kur rakstīts, ka viņš visus dziedināja, un tad ir situācijas, kurās viņš dziedina tikai kādus, un pārējie paliek neaizskarti. Viņš dziedināja visu un no visām slimībām. Un interesanti, ka Bībelē gan evaņģēlijos, gan arī apstuļu darbos mēs lasām, ka tās dziedināšanas bija neapstrīdams dziedināšanas. Tie bija cilvēki, nevis kuriem vienkārši sāpēja roka, bet kuriem nebija rokas, kuriem bija sakaltušas rokas, kuri bija neredzīgi 38 gadus. Un tas bija neapšaubāms spēcīgs tūlītais dziedināšanas, ko tas kungs darīja. Un viņš to var darīt un dara arī šodien. Otrais zināmais un drošais fakts ir tas, ka, ja kāds ir slims, tad mums ir jālūdz par dziedināšanu. Bībele mums saka, lai mēs lūdzam,
lai tas pats cilvēks lūdz par dziedināšanu to kungu, lai arī draudzē ir draudzes vecie, kas iet un lūdz, lai mēs viens par otru lūdzam, tas ir pareizi un bibliski, mums ir jālūdz. Mēs zinām, apostuls Pāvils lūdz apostulu darbu 28. nodaļā, 8. pantā, viņš lūdz par slimnieku, un tad tas slimnieks tiek dziedināts. Tāpat apostuls Pāvils lūdz par savu dzeloni, piemēram, kontekstā, viņš lūdz par sevi. Bet mums vienmēr jāatcerās, ka tā kā mēs nevienmēr zinām iemeslus, tam dēļ, ka mēs nevienmēr zinām, kāda ir Dieva griba šobrīd, vai ilgtermiņā, vai vispārīgi attiecībā uz cilvēku dzīvi, tad mums ir jābūt šai pietātei un apziņai, kad mēs lūdzam, lai Dievs dziedina, lai Dievs iejaucas, lai pieskaras, varbūt lai uzrāda, ir kādi grēki, ir kādas novirzīšanās, ir kādi dumi lēmumi, kas ir pieņemti, kas ir noveduši līdz šai vietai, bet mums ir jāpadodas Dieva gribai, jo tā kā ir rakstīts, ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, tad mēs zinām, ka mēs saņemam to, ko esam lūguši. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs lūdzam tās arī labās lietas, tad mēs zinām, ka ja mēs saņemam, ka mēs esam lūguši pēc viņa prāta. Un Bībele arī mūs iedrošina uz neatlaidīgu lūgšanu, tā kā tas nav slikti un tas nav nepareizi, ka mēs lūdzam, mums vajadzētu lūgt, jo mēs esam atkarīgi no viņa. Lūgsim, arī meklēsim palīdzību pie ārstiem, jo Jēzus teica, veseliem ārsta nevajag, tātad, ja tu esi slims, meklē palīdzību pie ārstiem, lūdz to kungu un skaties, ko viņš darīs. Tātad, jā, mēs zinām, ka Bībele ir saka, ka ja mēs esam slimi, mums ir jālūdz tas kungs, un arī draudzē mums jālūdz vienam par otru, tas pavisam noteikti ir pēc Dieva gribas. Tāpat es jau pieskāros dažiem šīm raksturvietām, kas uzrāda, ka Dievs dažreiz var izmantot kādas šīs slimības vai kādas šīs grūtības, ciešanas savam godam un mums par svētību. Nu, piemēram, šis cilvēks, kurš bija piedzimis neredzīgs, Jēzus mums visiem pasludināja, ka tas ir noticis, lai Dieva darbi parādītos. Tāpat arī šis dzelonis miesā Pāvila gadījumā bija par svētību, lai gan tas kungs to neatņēma no viņa nost, bet lai viņš nepaukstinātos, ja, lai viņš būtu pazemīgs, lai viņš būtu atkarīgs no tā kunga. Tātad tas ir veids, kā Dievs var mācīt un strādāt mūsu dzīvēs. Un es domāju, ka tad tur būtu jābūt kādam ļoti spēcīgam argumentam vai raksturvietām, lai apgāž šos konkrētos piemērus, kurus mēs Bībelē saskatām. Arī 119. psalmā, 71. pantā mēs jaunajā tulkojumā rakstīts tā, kur Dāvids saka, labi man, ka es cietu, tad es mācījos tavus likumus. Ir kaut kas īpaši arī tajās sezonās, kad mēs saskaramies ar izaicinājumiem, kad ir arī slimība, kad ir grūtības, jo kādreiz tieši tajos laikos un caur to kādreiz Dievs tas kungs mūs pievelk vēl tuvāk sev. Un māca mūs būt atkarīgiem no viņa, un mācīties pazīt viņu vārdu un staigāt pazemīgi viņa priekšā. Ebreju vēstulē 12. nodaļā 6. pantā rakstīts, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Un tad viņš saka, pacietiet pārmācību, Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca. Vēl viena lieta, ko es jau it kā esmu skārs, bet to ir jāpasaka, ka Dievs nevienmēr dziedina. Dievs nevienmēr dziedina. Apostolu darbos un Jēzus kalpošanā mēs redzam, ka bija situācijas, kurās tie dziedināja visus, no visām slimībām, neatkarīgi no nosaukuma, neatkarīgi no diagnozes, visbriesmīgākajām lietām. Jautājums ir, kur šodien ir tāda kalpošana? Ja mēs sakam, ka apostolu darbi turpinās tieši tādā pat veidā, kā tas bija par Jēzus kalpošanu apostoļiem, kur veidoja šo te mūsu ticības pamatu, kur arī Dievs apstiprināja viņus un viņu kalpošanu un šo te evaņģēliju vēsti, kur sāk izplatīties dažādās zemēs un tautās, kur apostoli devās. Tā bija kā zīme, kā Marka evaņģēlija 16. nodaļā rakstīts, ir šīs zīmes, ticīgāmies līdzi. Ko nozīmē zīmes? Tās būs par liecību apkārtējiem cilvēkiem. Nevis mums zīme, ka Dievs mūs mīl. Tā zīme ir viena, Kristus miršana un augšām celšanās, Jona zīme, bet tā būs zīme, tad, kad mēs iesim sludināt evaņģēliju, aizsniegsim cilvēkus, kur vēl nav aizsniegt. Tās būs zīmes, kur tas kungs apstiprinās savu vārdu līdzjošām zīmēm, lai mēs ticētu tam vārdam. Un apostolu darba laikā tas izpaudās īpaši nozīmīgi tur un tajā vietā un kalpošanās, ko tie veica. Tad otrais, ko mēs redzam, ir, ka šīs dziedināšanas bija neapšaubāms. Tur nebija tā, nezinu, vai tas tiešām notika, varbūt tu iedomājies, varbūt tev rītdien vai tas pāies. Cilvēki redzēja, cilvēki brīnījās, cilvēki slavēja to kungu, jo tas, ko Dievs darīja, tās bija šīs pirmās grupas dziedināšanas, tās bija fiziskas deformācijas, problēmas, no kādām, jāsaka godīgi, mūsdienās daudzi šie ticības dziedinātāji izvairās. Viņi neņems viņus uz platformām, uz skatuvēm un tam līdzīgi, jo tādas dziedināšanas notiek ļoti reti.
Un tas trešais ir, ka tās dziedināšanas bija pilnīgas. Tas nebija tā kā, tu jūties drusciņ labāk, ej mājās, pateicies, tici, un tad tu būsi saņems pilnīgu dziedināšanu. Nē, tas notiek, un cilvēki nekur netika iedrošināti, ka, ej, pateicies, slavē to kungu, ja pat tu neko nejūt, vienkārši tici, ka tu esi dziedināts. Jo tad tas sloks ir uz to cilvēku. Bet, kad mēs redzam apostoļu darbos un ar Jēzus kalpošanā dziedināšana notika, un tad cilvēki, wow, un tad viņš slavē Dievu un iet pateikt visiem saviem cilvēkiem, kas ir apkārt. 2. ķēniņa 13.14 mēs redzam, ka Elīsa, milzīgais pravietis Elīsa, kuru Dievs lietoja varenos veidos, viņš sasirgst ar slimību, ar kuru tas arī nomirst. Dievs viņu nedziedināja. 2. Timotejam 4.20 Pāvils saka, Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju neveselu militā. Tātad vai nu šim Trofilam nebija ticības, vai viņš bija grēkā, vai Pāvilam. Mēs taču zinām, ka bija vietas, kad Pāvila ēna uz kādiem krita un viņi tika dziedināti, vai viņi sviedrauti dziedināja cilvēkus. Bet šeit, nezinu, Pāvils bija grēkā, Trofims bija grēkā. Šeit viņš atstāja neveselu, lai viņš izvesaļotos. Tātad tā nebija norma vienmēr agrīnās draudzes dzīvē, kur mēs lasām Bībelē. Un kādreiz mēs to tā sagrozam, sakam, nē, tur visi bija veseli, visu laiku notika dziedināšanas. Nē, tie bija tādas īpašas sezonas, par kurām mēs lasām apostoļu darbos. Bet ļoti daudz mēs redzam atsauc tieši arī uz šādiem te neveselībām. Filipiešiem 2.25 Pāvils saka, man šķiet nepieciešams sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli un darba cīņas biedru, jūs sūtni un palīgi manā trūkumā, tāpēc, ka viņš karsti ilgojas pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. 27. pants, patiesi viņš bija slims, tuvu nāvei. Bet Dievs viņu ir žēlojis, un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Vai Pāvilam nebija ticības, vai jūs domājat, Pāvils nelūdza par Epafroditu, vai Epafrodits nelūdza, vai Pāvils neuzlika viņam rokas un sviedrauts un visu pārējo, lai viņš būtu augšā. Nē, viņi kaut kā citādāk skatījās uz šo kristiešu dzīvi un to, kā ir jādarbojas šeit dziedināšanai. Un tas ir no Dieva žēlstības, kā šeit rakstīts, bet Dievs viņu ir žēlojis, un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām, jo Pāvilam jau tā bija daudz bēdas, un viņš būtu vēl vairāk bēdājis par Epafrodītu, bet Dievs parādīja savu žēlstību. 2. Korintiešiem 12 Pāvils runā par dzeloni. 1. Timotejam 5.23 apostols Pāvils raksta Timotejam, šim jaunajam mācītājam, kalpotājiem, par šo vīnu, lai tas pievieno savām ēdienam, saviem dzērieniem, viņa kuņģa, un tur rakstīts savas biežās neveselības, vai kāds cits tulkojums saka, savas biežās slimības dēļ, Pāvils viņu iedrošina lietot kādus medicīniskus materiālus, un arī šodien daudz šie ticības cilvēki tāpat lieto kādas zāles, lieto kādas lietas, lai palīdzētu tikt galā ar savām neveselībām, un nesaņem visu ticībā. Interesanti, jo mācība gan rada šo iespēju, ka mums vienmēr jāsaņem no tā kunga, ja mums ir ticība un neesam grēkā. 1. Timotejam 5.23 Pāvils saka, nedzer vairs, tātad Galatiešiem 4.13 Pāvils saka, bet kā jums zināms, es pirmo reizi slims būdams sludināju jums evaņģēliju. Tas tiek pieņemts visbiežāk, ka tas bija saistīts ar viņu acīm, kur viņš iepriekš bija nomētāts akmeņiem. Un tur rakstīts, un jūsu pārbaudījums, kas jums cēlās ar manu slimību, nenoved pie nicināšanas, nedz riebumu, bet jūs uzņēmāt mani kā Dieva eņģeli. Tātad slims, ievainots, nevis pilnīgs un vesels. Pāvils stāvēja viņu priekšā, un cilvēki pieņēma viņu vēstu un kalpošanu kā tā kunga eņģeli. Un tātad tās lietas, ko es gribēju padalīties. Vai Dievs var dziedināt, vai viņš dziedina arī šodien? 100% jā, Dievs valda, viņš dara visu, ko viņš grib, viņš ir varens un spēcīgs. Vai Dievs dziedina visus vienmēr, un vai tā dziedināšana ir garantēta un veselība ir garantēta mums šodien? Nē, tā nav mums apsolīta, tā nav mums garantēta, tā nav mums sagādāta priekš visiem, tas ir no Dieva žēlastības. Un šajā pasaulē mums būs bēdas, mums būs ciešanas, būs situācijas un reizes, kā kad Pēters tiek izvests no cietuma pārdabiski, eņģelis viņu izved, un arī mēs saņemsim pārdabiskas uzvaras un dziedināšanas, un slavēs tas kungs. Bet būs reizes, kad neatnāk tā veselība, neatnāk tā dziedināšana, ka mums ir ilgāks laiks, kad mēs cīnamies, kad mēs lūdzam, ka mēs meklējam tā kunga vajag, mēs pārskatām savas dzīves, savas sirds, vai mēs neesam grēkā, vai tā nav pārmācība, vai tas nenotiek mūsu pašu kaut kāds vainas vai kļūdas dēļ, vai vienkārši tam dēļ, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē, un tas kungs to tā pieļauj un atļauj, lai mēs būtu atkarīgi no viņa, lai mēs tuvotos viņam. Vai pastāv tādi cilvēki, kuri var jūs dziedināt? Nē, tas kungs dziedina. Vai mēs varam skriet uz kādām lielām pasākumiem, kur ir nosaukts dziedināšanas dievkalpojums, kāds arī es esmu organizējis? Vai kur apsolīts visi, kas atnāks, pa visiem lūgs un visi būs dziedināti?
Mēs neko tādu, neviens dievbijīgs cilvēks nevar apsolīt. Nevar apsolīt, ka, ja es lūkšu, tu būsi dziedināts, vai tu ticēsi, tu būsi dziedināts, vai tu nebūsi grēkojis, tu būsi dziedināts. Ja mēs nezinām. Ir lietas, ko mēs vienkārši nezinām. Un tas arī savā ziņā atbild, un it kā paturot mūs tādā mistērijā, kāpēc ir kādreiz tā, kad it kā abi meklē un dzīvo dievbijīgi, cik mēs vien varam saprast. Un viens tiešām piedzīvo pārdabas dziedināšanu, un kāds cits nē. Nu tad, lai gan tas, kurš piedzīvo, gan tas, kurš turpina saskarties ar šiem izaicinājumiem un ciešanām, lai pagodina Dievu ar savu dzīvi. Un kādreiz jāsaka, ka pat iedvesmojošāk un svētīgāk, ja tā var teikt, ir bijis redzēt kādus, kas ar visu savu nepilnību, ar visu savu salauztību turpina ticēt, turpina sekot, turpina kalpot, turpina turēties pie tā, ko Dieva vārds saka. Un vai kāds no jums var pateikt, ka tas nepagodina Dievu? Es domāju, ka nē. Un tāpēc mācīsimies domāt par šīm lietām bibliski. Es iedrošinu visu šīs lietas, ko esmu dalījies, pārdomāt, lasīt Bībeli, likt to visu kopā un skatīties to kopējo Bībeles vēstījumu par šīm lietām. Neturēsimies pie cilvēku mācībām, neturēsimies pie demonu mācībām, turēsimies pie tā, ko Dieva vārds, ko Bībele mums atklāja. Un pazemīgi staigāsim viņu priekšā. Es ceru, ka šis bija noderīgi, tiekamies nākamajā video.